Labrīt, šodien esam savākušies Zemgales bowlingā uz pirmo reitinga posmu 2023-2024 sezonā. Šodien plānotais spēlētājs skaits 12 spēlētāji, mums pagodinājuši 2 dāmas, un šajā gadā būs nedaudz savādāks formāts, kā bija pagājušo gadu. Mums būs stepladers, tā kā redzēsim, kā šādu finālu izspēlē patiks spēlētājiem, bet es domāju, būs interesanti un būs ļoti skatāmi. Ko nozīmē stepladers? Stepladers nozīmē tā, ka mums būs finālos top 4. Attiecīgi 3. pret 4. vietu izspēlēs pirmo spēli, uzvarētājs ies pret 2. vietu, un nākamajā kārtā vēl pēc 2. spēles pievienosies 1. vietā. Tas nedaudz savādāks formāts, tāda drepīt uz augšu. Jurij, kā jūtamies iesildīšanās laikā? Principā, ļoti labi. Pirmais celiņš, uz kur spēlēs ir maksimums 5 reizes dzīvē šajā bowlingā. Eļļa man patīk un viss ir ļoti forši. Paskatīsimies, kā tu iznesīs. Jā. Tā ir tikai iesildīšanās, viņām būs strikers spēles laikā. Protams. Kādas sajūtas pirms? Ne? Kādas domas? Uz kuru vietu spēlēs vispār? Nepalikt pēdējā. Nepalikt pēdējā. Arī labi. Pēter, kā Eļļa jūtas, jau paspēj izmest? Jū, slapji. Slapji? Jā. Klusums pirms vētras, kāds sēsties izsildīšanās? Ļoti labi, jo Eļļa jau ir pazīstama, uz Eļļas ļoti daudz spēlēts, ir aptuveni nojausma, ar ko spēlēt un kur spēlēt. Es domāju, ka pašam būs labi, es esmu ceru, bet būs interesanti, jo Eļļa no vieglajām un tad beigās arī pasīsimies pēc 6 spēlēm, cik būs tas augstākais vidējais šeit. Jā. Bet esmu gatavs visu. Paldies! Tori, tev nav bail piedalīties starp vīriešiem? Mazliet, bet es to vairāk uztveru kā tādu labu treniņu arī. Jo, piemēram, kad es tagad brauku uz Eiropu, es nezinu, kā tur spēlēs, un es nezinu, kāda tur tieši ir konkurence. Es saprotu, ka tur ir tieši vislabākās sievietes, tur ir vislabākie vīrieši. Bet es tiešām uztveru šo kā tādu labu treniņu, lai sev piespiestu spēlēt vislabāk, cik es varu. Tad šodien netaisies nemaz uzvarēt, tikai trenēties? Nē, es arī centīšos ļoti labi nospēlēt tieši tik tajā finālā, un varbūt arī pacensties vinnēt, bet es tiešām centīšos spēlēt, cik vien labi es varu. Nu jā, tev jau ir labi sanāk, ka tu labi spēlē. Nu, tam es piekrītu, jā. Jā, nu tā kā veiksim, jā. Liels paldies! Jā.
izmaiņu vai no ko. Pirmā spēle 221. Pagaidām tu esi līderis zālē. Jā, veiksme, bet priekšlājums. Cerēsim turēt tāpatās. Nu, pēc pirmās spēles kāds rezultāts? Ļoti švalks, 129. 129, jā, tāda redzēja tikai bronzas līgā. Nu, pat ne bronzas līgā, tas ir vēl kaut kādā visiņu līgā. Labi, pielabosies, uzlabosies šajā spēlē. Nu, sākams daudz sološi, esmu aizvērt. Kā nu skatīsimies, kā ies tālāk. Labi. Kāds bija kļūdas pirmajā spēlē, varbūt saprast? Nu, baigs lidina eļa, nenāca atpakaļ. Nu, ieglis nav. Pēc līgas grūti pierast. Teiksim tā, pilnīgi. Sporta eļa. Labi, vēl 5 spēles, tev vēl viss iespējas ir, vai ne? Nu, cerams. Labi, veiksmi. Pārējais iedod riktīgo tādu skaistu kameru. Tā turpināt. To, ko es teicu pašā sākumā, tā bija melošana. Eļļa man vispār nesaprot. Rihard, kas ir jādara, ja eļļa ir ļoti slidena? Kas tieši jāmaina metienā? Ja eļļa ir slidena? Jā, tad cilvēks sūdzās, ka viņiem baigi slīd eļļu un nepatīk. Tas ir ļoti bieži novērojams īstenībā sacensībās. Ko es ieteiktu, ko es daru? Es samazinu ātrumu, pašas bumbas ātrumu, pielieku mazāk spēks metienā un padaru metienu mīkstāku. Lai bumbas spētu vispār kaut ko izdarīt, lai viņa labāk lasītu celiņu, jo savādāk, ja pieliks spēku, viņa aizies vienkārši taisnu un tas būs bezjēdzīgi. Bet, vienmēr sakot, samazināt ātrumu. Pirmais solis, kas ir obligāti visam spēlētājiem jāizdara. Rotācijas ziņā nevajadzētu vairāk rotāciju, mazāk rotāciju. Es domāju, ka rotācija šajā ziņā spēlē ļoti maz lomu, bet varbūt arī jā, bet ir jāstāsta katram spēlētājiem pēc viņa iespēja. Cik viņš daudz var uzgriezt bumbu, iedot bumbai rotāciju. Jā, paldies. Bet piebildīt vienu to, ko es teicu pirmajā spēlē intervijā, es nezinu, tas vārds atpakaļ. Jā, bet cerams, ka būs tālāk būs labāk spēlēm tālāk. Paldies. Straigzījos. Viss iznāk. Jo sarkana bumba. Sabojāt. Jā.
Tom, tu tā arī domā turpināt visu turnīru vai vēl augstāk metīs? Gribētu to sev augstāk, zikā. Bet, nu, kā būs to redzēt? Jā. Pretendē uz top 3? Kā zvaigznes sūstāsies, kā būs, grūti pateikt. Tā bija viena partija, un 4 priekšā. Nu, jāsaka, vēl daudz redzēt notikt, jā. Jā, forši visiem sakīt. Jā, vienkārši taisnāk. Beidzot, man straik. Tas tam bija lupi. Sēdī legāli. Zini kā, pēc iepriekšējā, kuras tikā izlaiž pa labi, likās, ka varbūt arī būs holds, bet izrādās viņš vienkārši arī es teicu, Nē, man arī likās, ka tas likā. Tas bija tāds surprise. O? Tāds labs celiņu plāks. Tā brīdis, kā rītās 4, ne, daudz strek pēc kārtas, 4 pats bija. Viss kārtībā, vēl ir tīra spēle. Vajag izlukt. Augstākais rezultāts zālē pagaidām pēc 3 spēlēm. Paldies, jā, īstenībā esmu par to ļoti pārsteigts pats par sevi, savu spēli. Kad pēc pirmās spēles, kura bija ļoti veiksmīga, 129, es spēju atgriezties un uzlabot savu rezultātu. Esmu sapratis, ka galvenais ir neproties vienmēr spēlēt līdz galam un netaisam vienkārši stulbas kļūdas. Un viss būs kārtībā. Paldies. Turpinām tālāk. Aleksandrs, te neesam ar tevi runājuši. Jā, sveiki. Ir grūti. Šodien ir ļoti grūti. Vai tāpēc kā agrs rīts vai eļļa tā brīvāja? Es domāju, ka viss kopā ir tieši bowling zāle. Prauči, katram celiņam savādāk, tas līd, ko ķerās. Celiņš pats par katrs pa sevīm savādāks. Ļoti grūti ir. Pārdodas tiesa ir jātrāpot, būs teiks. To tu trāpi un citreiz kaut kādi paliek brīnumi. Tev šobrīd tehniskā pauze. Kā vispār iet? Ir bijis labāk, bet neko darīt. Jāturpina spēlēt. Neko cits pateikt nevar.
Jā, tu esi vienīgais 200 rezultāts šajā spēlē. Tev ir sportiskā noturība. Tu neesi noguris vēl kā pārējie laikam. Nē, celiņi bišķi atvērās, tāpēc var kaut ko izdarīt iedzīt. Derēt. Jo es saprastu, ka kaut ko vidi nav, bet nāk apakaļ tā pavisam mierīgi. Strādā! Tu nezinu, ka Berlīnī gatavojos. Nekas tev puļi. Nekas labi saglabāja. Bet joprojām tev ir vienīgais 200 šajā spēlē. Pēter, kā tu pēc rezultātiem izskatās, kurš pēc sastās spēles, pēc piektās, kurš ieks fināli jau? Izskatās, ka viennozīmīgi es un Artūrs Rikins. 3. 4. vēl jāskatās, var vēl mainīt. Jātiek top 4. Tas būs sarežģīti. 240 un jā, un viss iekšā. Un vēl handikaps 50, un tad varbūt arī uz pirmo vietu. 50 draugi. Jums 48. Jā, pie 2 punkti tā kā mazliet.